Cherry, cherry, they sell all through the town. You can buy and eat it all day long. You can eat it raw or cook it too. It will surely taste good, I assure. Cherry, cherry, they sell all through the town. You can buy and eat it all day long. You can eat it raw or cook it too. It will surely taste good, I assure. Guļat bērni. Es jums pastāstīšu teiku, kāpēc šo ielu sauc par Ķiršu ielu. Šeit klīst viena leģenda par zelta ķirsi. Zelta ķirsis kādreiz bija Zviedrijas karaļa tronī, tad, kad Zviedrijas karalis valdīja pār Latviju. Un tas zelta ķirsis izkrita no karaļa troņa un kaut kur pazuda. Un visi domāja, ka tas zelta ķirsis ir paslēpies te Ķiršu ielā zem kāda ķirša vai zem kāda cita koka, varētu būt pat zem lielā ozola zariem, kas ir vēl no 1870. gadiem. Aug Ķiršu ielas galā. Tiešām? Jā. Un jūs varat iet meklēt varbūt to zelta ķirsi, varbūt jums izdosies atrast. Tā diezin vāji. Kā tik leģenda? Nu, nekas, katrai leģendai jau ir sava taisnība. Bet droši vien tā taisnība ir tāda, ka ir bijis karalis un viņa kronī ir bijis ķirsis. Jā, bet tas ķirsis varētu būt no zelta un kaut kur varētu būt izkritis. Kādreiz jau viss ir jājara bruņās ieģērti ar zirgiem. Es domāju, ka jums vajadzētu pamēģināt. Varbūt, ka jums izdodās. Vai nu arī Kalniņā tur uz Ežņijas ielas puses, kur ir seniem laikiem jau Smilšu kalns uzbēries. Bet viņš var būt visur paslēpt, vai tikai zem kokiem? Visur varētu, koks jau varbūt ilgi nedzīvo. Viņš jau vienā brīdī nokals. Jā, un ķirsis varētu būt palikt tas zelta ķirsis kaut kur. Man īsti neticās, ka tā ir. Bet diezin vāji, man arī neticās. Bet varat iet un pārbaudīt. Labi, pārbaudīšu arī. Tu brokastis. Tēju dzersiet vai culu? Iztiksim bez dzēriena. Paldies, Alvīt! Labi ideja. Bet zini, kur varētu būt? Jā, mājā. Nu tā, no kur gal sākam? Sākam no tā. Tad ejam. Kurā vietā tas īsti varētu būt? Kur jaunumā?
Ielas. Kurinam to ko? Es jau to papurināju, nav. Nav jēga. Nu kā nav? Ejam. Varbūt atradīsim. Kur mums tagad iet? Visus papurināju. Nu var taču redzēt, viņš taču ir spīdīgs sēts. Kur mēs viņu varētu meklēt? Es nezinu. Pastāmies šeit. Es tur jau skatījos 5 reizes. Visur pastāmies. Jā. Te ir kauras, tur gan neskatījos. Nē, nav. Kas jūtā? Pagaidiet, tad mums jāapmeklē. Ai, pie viņa arī nav pieci. Tam ir jābūt kaut kādā tādā vietā, kur tas varētu būt 100 gadus. Pareizi. Vecā mājā! Džins! Skries uz vecā māju! Reku ir māja. Tā taču ir vecākā māja uz ielas. Varbūt tās tur ir iekšā ķirsis. Viņas taču pagrabs ir ļoti, ļoti vecs. Davai, tad ejam un skatam. Ejam pārbaudīt. Es tev palīdzu. Aizslēgt. Es pāri. Aiziet. Trakais, celies kājās. Es iet kā paukšā. Ar otro reizi taču jāsanāk. Tas nē, te ir suns. Jā, kā te ir mazāk pudelītes. Kāpēc tu vienmēr baidies par tevi sīkajiem suniem? Tas nav. Labi, lec pāri, man ir aizsīt. Lec ārā. Nu, lec zemē. Kur varētu būt tas zelta ķirsis? Papards nav tik vecs, jāmeklē kaut kas tāds, kas ir tiešām vecs. Lūk, puķu pods! Šitiem saulīt. Jā, zelta ķirsis, ko tas varētu būt? Laižaties lapās! Saimietes meita! Mārtiņai vaļā! Laižaties labās! Par kādu zelta ķirsi viņa gan domāja? Aizvirš pakliksāja kamerai. Here we go. Bet manuprāt, nav jēga meklēt to ķirsi. Mēs jau esam izmeklējušies visu. Un vienīgā vieta, kur tas varētu būt vecajā mājā, tur mūs izdzēs. Nu labi, bet ir taču, protams, ir jēga, tas taču ir zelts. Bet tā ir tikai leģenda. Nu, lūdzu, pamēģinam atrast. Nu labi, labi.
Paņemiet rokā. Nezinu. Fočiks. Pasties, vai ir kaut ko ierakstījusi. Tā, pārbaudīsim, kas tur tāda. Nekusties. Sarkani mati. Un kaimiņu meitene. Kaut ko ierakstīja? Protams, izdzēs. Malac. Kīlā ņemsim tavu fotoaparātu un cepuri, ja tu tur beidz. Un brilles. Visu zinu. Nu, un kad tu zini? Bet viņa pa to šām visu zina. Tu varbūt pieņemam. Nu, ok. Apsolīts, ka nevienam to nestāstīs? Ja vien? Nē, nav nekāda ja vien. Apsolīts? Uz savu istabu. Bet kādēļ? Tad mēs tev pieņemsim komandā. Ok, apsolos. Brilles? Cepura. Fočiks? Paldies. Cepura. Esi pieņemta komandā. Mēs meklējam zelta ķirsi. Viņa jau to zina, kam tu viņai to stāsti? Nu, drošības pēc. To gan esi miks triks. Ārprāt, cik karsta diena. Varbūt tās iesim uz Čiršielas ezeru. Laba ideja. Dodamies! Tas lielais ozols, par ko Āne stāstīja par leģendu. Tas varētu arī būt ozolā. Viņš taču ir 100 gadus vecs. Bet? Nu? Te? Nē, tā nāk māca. Tā, kur viņš varētu būt tāds kāds pavadiens? Tur! Nē, tur! Varbūt tās kaut kur augstāk. Šajā! Tur? Nē, neiespējami tur būt uzlīt. Paga, mēs taču nācām punčāt kājas. Nu labi, pēc tam pameklēsim. Nemaz nav tik silts ūdens. Nē, diezgan Un te jau sāk aizaugt. Te vairāk nav ūdens, agrāk te varēja iedrist līdz celim un bišķiņ iepumčā. Šūt kaut kur slidenu. Eju, apsties, kas tāds ir? Labi. Es tur neko neredzu. Vai, netīrs viss. Eju, paga, tur kaut kas ir iekšā. Papīrs. Parasti papīra gabals. Vai, taisim vaļā. Kas tāds ir? Korķis? Kaut kas iededzis. Ūdeli. Pagaid, Parādi to korķi. GC. GC. Ko es varētu? Nu tā, taisim vaļā. Meklē nākamo pavadienu, kur zeme ceļas augstāk. Tas ir par zelta ķirsi. Pareizi. Mēs atradām pirmo pavadienu. Tātad tas ir īsts. Vajadzēja man ticēt. Es nesaprotu šo pavadienu. Ko tu varētu nozīmēt, kur zeme ceļas augstāk? Nezinu. Tu saproti? Kaut kāds pakalniņš. Tik slikti. Grāvis? Nē, kāpēc tu tur ir uz augšu? Zeme ceļas augstāk. Tas taču ir uz leju. Nevis zeme, plažas, Zemāk. Jā. Zeme ceļas augstāk. Zemāks, augstāks. Tas varētu būt kalns. Tiešām. Nu, liekam iekšā, lai nepazūd. Dodamies! Mēs ejam uz kalniņu. Tā varbūt varētu būt tā vieta. Kāda vieta? Atceries to pavadienu. Jā, kur zeme ceļas augstāk. Tas ir kalniņš. Tikai jāizaudz. Dodamies meklēt pavadienu. Manuprāt, pārāk aizaugas. Nekas
tiksim augstāk. Sāksim meklēt ķirsi no augšas. Tad dosimies palēnām uz leju. Jā. Jā, vienmēr kā tu tiksim augšā. Ejam, Augšā. Man nepatīk šādas smiltīs. Tas tā kā Pie augiem būs vieglāk. ieturēties pie augiem, lai nevar nokrist. Pie augi krīt. Ui. Kā man tas nepatīk. Pagaidiet mani! Pagaidiet mani! Aiziet. Pagaidiet mani! Ņem roku. Sākam meklēt. Davai! Un tad palēnām dosimies uz leju. Tur kaut kāda Coca-Colas bunža. Te ir kaut kāda ala. Ejam pastīties, varbūt tur ir. Pilns ar lapām tur ir. Pavadienas! Ej, tā. Kas tas tāds? Izstāst, ka tā ir zelta ķiršas pāva. Lapa! Ej! Pagaidi! Kā tas zeltis varēja dabūt to pavadienu? Kāds viņu atpazina? Nē. Pārāk labi maskēja. Es zinu! Izdomāsim plānu, kā viņa noķert. Davai! Kaut ko līdzīgi kā lamatas. Jā. Man ir ideja. Veidosim tā kā limonāžu veikaliņu. Parši. Jā. Zelta, ķirša, lapa. Tings. Limonāde, limonāde, pērciet tagad! Nāciet nopirkt limonādi! Limonāde, limonāde, nāciet nogaršojiet! Lūdzu! Paldies! Kā jums garšo? Ļoti garšo. Jā? Jā, 12 cents. Uzbrukam! I'll shoot you right now. Boom, 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 boom. Ow, 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 ow. Boom, 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 boom. I'll shoot you right now. Boom, 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 boom. Ow, 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 ow. Dabūt! Aiziet! Laižamies lapās! Bēgam, bēgam! Atstākieties! Tad pabeidzam lasīt. Davai! Kad saprot to rokrakstu? Es nedaudz sapratu. Senā mājā pavadienu meklē, kur ziedi plaukst, ir dārgumiņi vien tīk. Man liekas, ka tā būtu. Bet tad ir jāmeklē, tie Nē. dārgumi vien nav. Es taču nesaprotu. Bet apskatieties, Te ir puķe. pēdējais ir rakstīts, ja dārgumi vien tīk. Izstāst, ka tas ir rakstīts ar citu tinti. Jā. Nedaudz uz zilo pusi. Tad skatāmies tikai to melno. Nevajag. Senā mājā pavadienu meklē, kur ziedi vien plaukst. Tā tad, Senākā māja Ķiršielā ir tava māja. Un tur tas senais puķu pods lielais. Domā, ka tur? Jā. Es tur nekad neesmu redzējis kaut ko spīdīgu. Kāpēc jābūt spīdīgam? Varbūt tas ir vēl viens pavadīts.
Tur jau bija pieminēts pavadiens. Jā. No tad būs jādodas tur. Nu, jā. Vai tur ir? Cerams, ka te būs. Tā. Te arī nebūs tikai ne to. Nav. Kurien pie nākamā? Es saku, nav. Ja jau pavadījums atradām, tad jau tas eksistē. Nav. Lapas. Nav. Arī nav. Man šķiet, mums jāpārstāv meklēt. Tā tikai leģenda. Es sen teicu. Es jums piekrītu. Pārstāv meklēt. Nezinu. Nav. Rīta, negribu braukt. Nav zelta ķirša. Jā, intereses. Āmē bija taisnība. Tāds ir. Iepriekš, kad meklējām, bija jauts, tagad garlēts. Jā. Nu, pietiek jau ar 2 Viss kļūst muļķīgi. Hei, ko jūs te sēžat? Ejam sportot. Jā, jā. Uz kurien ejam? Varbūt tas ir pats dienas. Uzmanību, gatavību, starts. Naudzies, atradu viņš podā tādu zīmīti, tur kaut kādu norādu, kaut kādu ķirsi. Tas ķirsi? Pa ķirsi, jā. Bet Klausies, mums par to vajag parunāt. Bet kaut kā ļoti dīvaini. Jums tā Tas zīmīte ir, ja? Jā, ir tā zīmīte, ir saglabājusies. Jā, Kaut kāds tāds dīvains norādes tur ir. Un nevar saprast, kas paliek. Varbūt, ka tiešām kaut kas ļoti interesants. Jā, tad mums vajag sarunāt, satikties šodien Pēcpusdienā. pēcpusdienā ap 3, ja? Nu labi, tad es piekāpšu. Labi, Jā, varam labi, tad uz 3. Hei, kas tev notiek? Traumzina. Bet tur gāja 2 stāvas, un viņš runāja par zelta ķirsi. Viņš atrada vienu pavadienu. Un šodien, 3 pa dienu viņas satiekas. Tikai nezinu, kur. Mums viņus jāizspiego. Laba ideja. Jā. Toreiz mums izspiegoja. Varbūt tev vēl tie tēri ir palikuši. Manuprāt, ir. Labi, tev izspiegosim. Tā takš nav asins, bet tomātu sula vai kečups vai kaut kas cits no šitās saplēstās burkas. Nu, bērni, kas tur augšā pa hausu? Fiksi augšā krāmēt mantas. Ātri. Labi. Fiksi skrienat augšā. What's going on? Fiksi, lai būtu viss sakrāmēts. Viņa nāk. Tikšanās es nevarēšu tagad runāt, tad es tev vēlāk uzzvanīšu, ja? Es īsti.
Tā, nu lūk, šeit ir tāda zīmīte starp ķirsi un bumbieri, vecajā pamata tumšajā pagrabā, dziļajā stāvadā, ķirsi slēpj zeltā mirdzoši. Nu gan. Nu, paskat. Tā kā tāda pasaka gandrīz, vai ne? Izskatās tāda veca tā zīme. Jā, un šitādi jūs Zvēstījums. atradāt puķu podā. Jā, pārstādot atrad. Starp ķirsi un bumbieri vecajos pamatos, Jā. tumšajā pagrabā, dziļajā stāvvadā, ķirsi slēpjas zeltā mirdzošo. O, izklausās jau tā labi. Jā, interesanti. Varbūt kāda laba ideja. Bet bija taču tā leģenda par to zelta ķirsi, Jā. vai ne? Kas tur īsti bija? Varbūt to vajag paskatīties. Nu, tur tālāk kaut kas jāpainteresējās. Bet, nu, pagaidām tas, lai paliek mūsu noslēpums. Jā. Jā. Nu, jā, tad, Jā. nezinu, jums varbūt vajag bibliotekā paskatīties, kas tur varbūt kaut ko var atrast kādā grāmatā, kādu leģendu tieši par to ķirsi. Taču bija grāmatā, vai ne? Vai nē? Cik vecs tā grāmata varētu būt? Tad jau tas ir kaut kas varens. Varētu arī pameklēt kādā ļoti vecā grāmatā, kas ir apmēram tik vecs. Varētu būt kā tas papīrs, uz ko rakstīt šī ziņa. Jā. Nu, vismaz vieglāk būs meklēt, vai ne? Zinās, ka jaunās grāmatās nav jēga skatīties. Interesanti gan. Jā, nu, joka pēc. Joka pēc pamēģinām. vai ne? Jā, Kāpēc ne? labi. Jā, nu jā. Labi, klausies, vai man jāsteidzās, būs jāskrien tālāk. Labi. Darbi sauca. Es domāju, ko darīt. Jā, nu jā, tad jau sazināsimies. ne? Ķirsi un bumbieri vecajos pamatos, tumšajā pagrabā, dziļajā stāvadā. Ķirsi slēpjas zelta mirdzoši. Tas nozīmē, ka pagrabā? Jā. Pagrabā būs ķirsis. Laižam uz turieni. Tur tālāk paliek tumšs skati, vai ne? Neredzi neko? Varbūt tas neejam. Kur mēs esam? Es nezinu. Bagtais un tas durvis. Enrico, Alise. Mazajā. Varat aiziet uz pagrabu un paņemt tur papīrā lapu. Varēsiet? Jā. Jā? Jums Tiešām Alisējas to lūk. Nēm, kur man telefons? Tu tevi? Nu tad ejiet. Ejiet. Tur. Pagrabs ir. Nebaidies. Tur nekā tāda nav. Nav Cik nesūtīgi. Tur viss labi? Jā.
Īstais viss. Mazlies. Kur? Izķer. Oi, fui. Papīrīts. Lietot. Nenomet. Ir tums. Iespīti. Noslēpus. Nē, tu nemāki rasi. Kā šo vispār var rasi? Kas labs noslēpus? Tu zini? Nevaru, es nezinu. Es atceru. Labi. Pēc gatavs atcerēsim. Es aiznesīšu. Nes, es gribu. Labi, nes. Lielībāni, mēs atradām papīrī. Jūs atradāt? Viņa atradāt! Sienāpīri. Sienā? Uzpīni gaismu. Senajā grāmatā, senajā 6. lapā rindo vārdus atrodi. Tā pa īstam. Tirsi, lāpstu, asini, bedri rats, bagāts būsi. Davai. Kur varētu būt daudz grāmatas? Patiešām? Daudz grāmatas? Kur gan citur kā vien bibliotēkā? Laba ideja. Laižam uz bibliotēku. Vai, bet cik daudz grāmatu un visas tik senas. Kā mēs varēsim kaut ko atrast? Bet sāksim ar tam vecākajām. Bet patiesībā vispār, kas mums ir jāmeklē? Viss vecākā no visām. Šī? Te ir par kaut kādu karavi. Nē. Ir visādas romantikas. Apstēdies, cik šitā sena? Šī? Te arī nav. Nebūs. Te tāda zelta grāmata. Zelta zirgs. Varbūt tajā būs. Zelta zirgs, zelta. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps Kas tur ir? Es nezinu, es vēl neesmu apstījis nokšā atpakaļ grāmatu. Varbūt tas grāmatā arī ir informācijas, kur tu to atradi. Diezin vai. Es paskatīšos. Ja tu Šķiet, kad es nejokoju. Tā ir karte. Apsties.
Mēs atradām pavadienu. Vai kāds saprot, kur tas atrodas? Es nekādēļ. Tā ir visdīvainākā karta, kuras esmu redzējusi. Nu, protams. Taču ir vērts. Tas izskās pēc tilta. Kur tas? Paga, atcerēsimies. Te ir tas tur ezers un upīte. Jā, varētu būt. Tas ir tas tilts. Paga, Tas ir tas mazais tiltiņš. tas nav tas ozols. Varētu būt. Un tā ir tā tur māja lielā. Jā. Tiešām. Man šķiet, ka jā, jo kas tad tas ir? Jā, tas Tā varētu būt. Iesim tagad vai vēl atpūtīsimies? Es saku. Tagad ir naktsvītas. Atpūšamies. Paldies, ka paņēmi no tas tavu vietu. I'm sorry, I'm the archer. Kur viņi aizgāja? Kas, uz kurieni? Kas aizgāja? Lielie bērni? Viņi laikam aizgāja meklēt to zelta ķirsi. Es arī gribu. Jūs arī gribat? Nu tad ņemat lāpsnes un ejam. Varbūt mēs viņus sadzīsim. Laižam, aiziet. Mafija. Tik stipra, kā Liepājas kafija. Tas ir visas pasaules termināls, jo Testēju. Mafija, mafija, mafija. Augšā. Pagaidi, ja tiltiņš ir tur. Jā, ir tā lielā māja. Jā, Mēs esam kaut kur te. jā. Kur te? Tur ir tā upīte. Tā. Mēs būsim nonākuši tā. Tagad ejam te ejam līdz mājām, te pār tiltiņam. Jā. Izsakojām jums. Mēs gribējām jums palīdzēt. Kāpēc mums to nepateicāt? Labi, nākat. Nāciet. Man ir tikai 3 pirkstiņas. Tā, mēs šobrīd esam šeit. Sanāk mums, jā, šeit. Tas sanāk tieši pie ozola. Mums jāiet. Tā. Atvainojas, te ir vesels laukums, mēs neturam arī mierīgi taisni. Bet mēs nezināsim, kura ir tā precīzā vieta. Jā, tad Tev taisnība. Ok, ejam. Jā, mēs nezināsim, kurā. Man šķiet, ka mums būtu jāgriežās atpakaļ. Atvainojos, tev nav kartes. Tā. Tā ozola jau Kas tur augšā ir rakstīts? 8020. Tas nav senajā romiešu? Kā te tu taču nemācījies par seno romiešu tekstiem? no ozola sākat skaitīt soļus. Tad mēs ejam līdzi ozolam un tad skaitam soļus? Cik soļus? Man liekas, ka bultiņa ir ozols. Varbūt tās, jā. No bultas jāsāk? Varbūt tā Reku tā būtu, varētu būt ozols. Viņai arī tā izskatās, redzat, kur lapām ir tā, un tad iet uz vienu pusi un uz otru pusi. Tev taisnība. Tad tas nozīmē, ka jāiet uz to. tev nav kāda No bultas to kā rāda. Laikam tur ir domāts 100
soļi taisni un 50 soļi pa labi. Tad ejam. Tev patīk? Bet tur bija vēl pēdējais ķepurs aiz pa labi. Tas varētu būt uz augšu un pa labi. Tas līdzi. Skaitām. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esam 100 soļus izdarījuši, tad ejam pa labi. Iet pa labi. Tā, tagad uz augšu. Šeit? Jā. Tiešām? Tā varētu būt. Kur kvadrātiņš. Un tas arī ir kvadrāts. Labi, tad rokam. Davai. Tas zeme cietāka par augstu. Tā tiešām ir īstā vieta. Pārbaud vēl vienreiz, ar ko nevar izdarīt. Nozīmē, Neesam pareizajā vietā. Pagaid, tu tikko skaitīji tikai 30. Tad turpinām. Nav pareizā vieta. Pareizajā. Te izstāst vispār, ka te kāds jau ir tāds, nav uzaugusi zālīte. Dēls ir tieši tur. Šeit vēl nav. Nekur ņemat ārā, mazīļ ņemat ārā šitos. Zāles. Šitās zāles. Zemes kumočus. Meitenēs, jūs te paņemt ārpot, es darīšu to jūsu vietā. Tu varēsi? Protams. Kā tie iedod vārds? Labi, kad atpūtīsimies, tad nāsim. Davai, Jāņika, ņemam ārā. Kaut kas ciets. Tiešām? Jā. Paskaties, kas tur varētu būt. Paskaties. Sīkie. Jau nē. Atradāt dārgumus. Vēl nē. Kaut kas sarkans. Tiešām? Apstiet dziļāk. Patīri. Kaut kāds zilonis. Pasts. Kaut kāda kastīte. Tā ir kastīte kaut kāda. Mēģini izņemt. Vai izņemt? Kas būs? Kaut kas grab. Grab. It kā tāda smuka kastīte. Skatāmies, kas iekšā. Jā. Zelta ķirsis. Skaists viņš. Ko mēs ar viņu iesāksim? Dārgumi ir atrasti. Juhu! Yes! Sit! 5! Uhu! Leģenda tomēr bija īstā! Leģenda bija īsta. Jums vajadzēja man ticēt. Tē? Jā, es uzsāku meklēt. Jo es domāju, ka vajag meklēt. Pasaulē ir tik daudz krāsu, kam lai rādu un tās es prasu. Paņem līdzi brāli, māsu un krāsaināk būs mums. No šiem vārdiem kapnes cel pavara, vīksnī soļo augšā tur. Virs galvām kājas šūposim un smiesim, hop, hop, hop. Dziedot ejam mēs, sauli cel, dienu sveikt. Katram pretīm nācējam, tad teikt, draugs jā patiešām.